Mēs te ar mammu sežam un filozofējam par to, kā tagad bērniem ir ļoti daudz mantiņas un cik daudz ir visa kā un viss mētājās un viss ir izvēlīgi palikuši, kad vairs nezinu paši, ko grib. Kā tad bija senos laikos? Laikā, kad mainījās Ulmaņu laiks, Latvijas Ulmaņu laiks un padomu bara. Kādas tad bija mantiņas bērniem? Mums mājās mēbeles visas bija tēva izgatavotas. Ļoti eleganti, skaisti krēsli, balti bija gultas, bija krēsli. Pats visu bija uztaisījis? Visu bija uztaisījis. Nu, viņš bija naudnārs, viņš brauc pa saimniecībām, būvēja mājas un šķūņus, lopu, tas šķūņu, ēkas. Tur, kur turēja dzīvniekus, lopus, mājlopus. Un kā tev tā mantiņām bija? Nu, bet mantiņas man nekādas nepirka, to es atceros. Man mamma gatavoja, tad varēja tāds leļa galviņas nopirkt, porcelānu visāds. Un tad to rumpīt pat viņu uzšuj, un to galviņu piešuj klāt. Man nebija atsevišķs lellītes. Man tikai tas bija kādā, un es pateikšu, 7. vai 8. gadā 1938. Kaučuk lellītes skaista viļņainiem matiņiem un tādu tik smuku. Tā bija man krustmāte, kas to man uzdāvināja. Man nebija nevienas lelles. Kur tā lellīte palika? Tā es pateikšu. Un bija Ziemassvētki. Man bija laikam cik tie gadiņi. Nu, es gribēju, lai tā lellīte paskatās ar Ziemassvētkos svecīt kā deg. Un es to lellīti piestum klāt pie tās svecītes. Visu pusi. Pieri pilnīgi nodega visu. Ak, Dievs! Kaučuku, bet tā palika man. Bet pagaidi, ja viņi ir kaučuku, tad vai tā kaučuks deg? Kaučuku. Tad izkus tā lelle. Nē, nekus, nē. Mati nokrita. Jā, no tā viena pusīt viņai pierīt nodega. Un ko tad tu darīji tālāk? Nu, es viņu man tik žēl, es šuju drēbītes un tā. Ar visu bez galviņas? Mate viņai bija, bet tas bija diezgan ilgi. Man māsīts bija tā, bija man kād 9 gadi jaunāk. Un kad viņa bija maziņa, es viņai devu to lellīti. Ak, kungs, ar pusgalviņu. Un pastāst, kā tev tētis uztaisīja to ratiņus? Tā bija. Bija tāds kastīts, ko nāgals, ko jau kā jau namdars, viņam visādi darba rīku un nāgals. Nopērk nāgalu kastu. Nāgalu kastu tukšs tagad ir. Tagad nozāģē no bērnu stumbiņiem vai no kaut kāda prieža vai egļa. Uztājas ritenīšs tāds apaļ. Caurumiņas izgriež un pie tā kastiņa uztājas 4 nagliņas. Un tiem apaļiem, tiem nogrieztiem ripulīšiem, tos uzmauc virsū ritenīši. Nu, re. Piesien šnoru un rauc. Un tad nebija ne ritenīši, man nekāda velosipēda nebija. Tētim pašam bija velosipēds, es braucu ar to velosipēdu. Kā izbāzt caur stalgu un braucam. Un es kritu šausmīgi sev pārs. Ak, kungs. Teiks pa ģerbšanos tagad. Nu, vēl es pateikšu tā, ka mēs ļoti, jāsaka, es to saku, ka tas bija diezgan eleganti. Te Zivju ielā bija tā jau tie ebreji bija. Zivju ielā, ja? Zivju? Man nopirka mēteli. Viņš bija tāds, nu, ne jau pavisam tāds ruds puķi, bet bišķi gaišāk. Mētelīt skaisti tāda un aprocītas un krāziņš. Tev bija 9 gadi, ja? Jā. Nu, un cepurīt, tā kā tāda hūtīta zila smuka šleifa. Un kurpītis smuks tāds. Un kurā vietā Zivju ielā bija tas veikaliņš? Zivju ielā veikaliņš bija. Tas ir tā gandrīz. Tu pārēji uz stūri. Tas uz stūri. Bet visas, nē, te, kur ir, tur te veikaliņi bija, te, kur tagad ir pretī bibliotekai. Tur tie veikali. Tur viss te veikaliņi, tur bija ebreji veikali. Drēbes bija un apa, un tur vienmēr iepirkamies. Ļoti smukas drēbes man pirka, kleitiņas, un tētim arī bija eleganti uzvalki.